Sveicināti mīļie, šodien taisam jaunu blogu ar to, ko mēs darām dārzā. Un daudzi jau noteikti sekojuši līdzi un skatās un vēro un grib arī sagaidīt šo rezultātu, kas ir iespējams dārzā, ja dārzu kopi audzē un visu dara ar mīlestību. Tā kā mums šīs mīlestības ir diezgan pietiekami, tad mēs esam uzņēmušies šīs rūpešiem stādiem. Šodien mēs viņus ieliksim arī iekšā zemītē, kādus tikai sapiķosim. Un, jā, dodamies uz dārzu. Sekojiet līdzi. Esam dārzā. Un šodien mums ir rakšana un stādīšana un piķošana. Un mums ir stādiņi, kuri jāsagatavo dārzam. Gurķīši, ķirbīši, paprika, puravi nav, eggplants, kāposti. Šitie ir baklažāni. Es gribu sapiķot, kā šos jābrauc tikai pēc zemes. Tikmēr Armands zāģē mucu vaļā. Švaks, ja viņš ir. Lūk, zemenītēm ir daudz augļu, pat uz mazajiem stādiņiem, bērniņiem ir. Un faktiski pie katra zemeņa stāda ir augļi. Tās, kuras jau ir divgadīgas, nav divgadīgas, bet pusotrgadīgas, tās ir bišķi jau vairāk zieda. Un augļi, protams. Jā, esmu dārziņā un šodien man vēl uz darbu jāiet atpakaļ. Bet dārzā arī ir kā atpūta, bet tur šalaik arī darbiņš sanāk padarīt. Otrās siltumnīca arī, ko viss aug un plaukst. Jā, vienā es izrāvu seitas. Bija auguši, un šajā arī es atnācu to izdarīt. Skatos, kad ir paaugušies, un arī dažiem ir kādas palielākas padusītes, tās arī izraušu. Tā kaut kā. Lūk, šāda padusīte, šī ir jau obligāti jāizrauj. Viņa jau ir paaugusies riktīgi. Un te ir vēl viena. Un te vēl maziņa auga. Un tieši tāpat ar pārējiem. Knik, knik. Vēl tāda nelāga lieta ir nezāles. Un ar ritīgām saknēm, kuras obligāti jau laicīgi jāizrauj. Vēl viena lieta, ko mēs redzam, tas, kad iestāda tomātus, tā apakšējā lapa ir pie zemes, un ja viņi pie zemes, viņi bojājas. Un iesaka viņu plēs nost. Bet es nezinu, pagaidīt, lai paaugās. Un tad žēl taču. Mums ir daži stādi un gurķīši šeit pa vidu salikti. Gaida savu laiku, un es skatos, ka viens ir tāds savītis nabadziņš. Domāju, uzlietot ūdeni, kas te ir vēl. Un višku atdzīvināt. Reku vēl ir gurķīši, mums ir tādi izmēri jau. Ļoti labi. Šitie mīļie gurķīši. Un te vēl, viņi ir gatavi jau iestādīties. Jā, es pastrādāju te 10 minūtes un jau bišķi iesvīdu. Silts Anglijā un jāvalk noslaikam tā jaka man un jāstrādā tālāk. Interesanti, ko es pamanīju. Tas starp tomātiem aug. Arī pagājušā gada kartupeļas. Kartupeli, kur ir tavas mājas? Būs jāpārstāda tevi, tu nevar te dzīvot. Mums ir interesanti, ka pagājušajā gadā bija kartupeļu vagas divas. Un viņš te ir kartupelītis iesakņojies. Tā kā daba atcerās, jā? Tāpat kā putni atcerās, kur atgriezties. Tā arī augi. Ja viņi tur ir ielikti, viņi domā, tās ir viņa mājas, viņi tur var
tiesīgi tur, kā saka, iesakņoties un augt. Prieks skatīties, jā, lai aug un vairojās. Iešu atkal piķot, brauksim pēc zemes vispār. Un tad es sapiķošu. Kā man lietas uzlīja. Siltumnīcē līst. Ka Dievs. Jāiet ārā. Reāli uzlīja man sapilē virsā. No jumta vienkārši ūdens sakrājies, un kad vējš uzpūd, tad mani apšniņķināja bišķi, atvēdināja. Armands strādā dabūt mucu vaļā. Cīnās melnās miesās. No kura gala? Rausa vaļā. Ko vakars ir klāt, visu dienu. Mēs strādājām dārzā, es gan gāju arī uz darbu, atgriezos atpakaļ uz dārzu, un ko Armands šodien izdarīja, parādīsim. Armands sadarīja lūk šādu lietu, uzraka šo gabalu, 2 platus 3 rindās vagu, jā, un mēs salikām manis sētos kāpostus, veselu jūru. Es domāju, kāds 70-80 kāposti ir, uz acu mēru rēķinot. Un ko es sadarīju šodien, kamēr pārtraukumos nācu uz dārzu no darba, tad es paņēmu un sapiķoju papriku un baklažānas. Un paprika kaut kur 40, baklažānas arī kaut kur apmēram tāpat 50. Tā kā būs, ko mums ēst ziemā, badā nenomirsim. Bet, lai to visu uzturētu, visu to audzētu, būs jāpastrādā. Un pirmās nedēļas pat jāpalaist, vai ne biežāk? Viss, es runāju par baklažāniem un tiem. Faktiski visu jālaist, jā. Mums ir te ūdens pieeja ūdenim, un ar šļauku mēs ejam un laistam. Tā kā šovakar tas arī visu nav iespējams uzfilmēt, protams, un šodien bija karsta diena, bet rītā būs vēl karstāka. Oi, es nezinu. Es esmu arī izpumpēta, jo braucu ar mašīnu. Jā, un pie cilvēkiem un tiešām daudzi pat jūtās slikti dēļ tā karstuma. Bet jāiztur, ko darīt. Ja grib labu laiku, tad arī jāpacieš. Un jā, tad jau uz tikšanos atkal nākošreiz. Lai jums jauka nedēļa, un komentējiet, rakstiet vairāk par to, ko jūs domājat, kā mēs darām pareizi un nepareizi, varbūt kādi ieteikumi. Bet mēs darām to vienkārši priekš sevis no sirds, un neesam īpaši nekādi pieredzējuši, bet patīk, jā, esam mīļotāji, šīs lietas mīļotāji.